Šodien mēs apskatīsim tēmu dzīves krāsošana ar augu krāsvielām. Izmantosim šodien tādus materiālus augus, kas ir pieejami šobrīd. Tātad agrs pavasaris, jeb ziemas beigas, un līdz ar to mēs izmantosim samtenes, kas ir nogrieztas rudenī, un izmantosim to, ko var arī daudz citi, kas arī dzīvo pilsētā, ko izmanto lieldienās, sīpolu mizas. Principā augus krāsošanai var izmantot gan koku lapas, gan koku mizas, gan arī atbilstoši augu saknes un augļus. Tā kā principā mēs varam izmantot absolūti visu. Tātad, lai krāsotu, ko ir jādara? Pats par sevi, tā kā mēs runājam, ka mēs krāsosim vilnas dzīvi, tātad ir jābūt vilnai, bet pirms sāk krāsot ir jāsagatavo augi. Ko tas nozīmē? Tātad augi, vai viņi ir svaigi, vai viņi ir žāvēti, viņi ir jāieliek traukā, jāuzlej vērošs ūdens, un ļoti labi, ja viņš kāds diennakti, vismaz 12 stundas būtu mērcēts. Un uzreiz svarīgi, kad ir jānokāš uzreiz, lai neatstātu katlā, jo tad augi un mizas savāc krāsvielu. Tad, ja tas jau ir izdarīts, tad nākošais posms sagatavot vilnas dzīvu. Tad, kad mēs esam viņu pārsējuši, tad mēs dzīvu noteikti mazgājam, izmazgājam, izskalojam un liekot krāsā, mēs viņu nepārtraukti cilājam dzīvu krāsojot, izmantojam kociņus un ieliekam abus divus, lai rokas nededzinātu. Mēs cilājam, krāsojam parasti apmēram 20 līdz pusstundai. Ir nepieciešams, un tad, kad tas laiks ir pagājis, tad mēs ņemam ārā dzīvu. Kad mēs izņemam ārā dzīvu, tad mēs viņu kodinam. Ko mēs izmantojam kā kodinātājs? Mēs patreiz runājam tieši par vilnas dzīvi. Kā kodinātāji mēs varam izmantot etiķi, bet, protams, atšķaidītu etiķu ūdeni. Tad mēs varam izmantot pelnus, nevis tieši pelnus, bet pagatavot sārmu uz pelniem mēs uzlejam ūdeni. Un vēl ļoti labs kodinātājs ir arī dzelzs sulfāts. Tad, kad ar dzelzs sulfātu kodina, viņš arī piedod spēcīgāku krāsu, viņš ir tumšāks paliek. Protams, var arī vara vitrioli izmantot, un arī daudzus citus kodinātājus. Bet, ja mēs gribam vienu un to pašu fici, piemēram, vienu daļu kodināt pusi vienā kodinātājā, otru pusi otrā kodinātājā, tad mēs kodinātājus sagatavojam atsevišķi, un tad mēs ieliekam, piemēram, ficis vienu daļu vienā kodinātājā, otru ficis daļu otrā kodinātājā. Tad, kad mēs esam dzīvē bijusi kodinātājā, tad mēs viņu skalojam, un pēc skalošanas ļoti svarīgi ir dzīvi kārtīgi izsist, jo savādāk pēc krāsošanas dzīves pavadienis salīp kopā, viņu grūti iztīt, un viņa tik ātri neizžūs, bet, lai dzīvi būtu vieglāk pēc tam izmantot, notīt, tad viņu kārtīgi uz rokām izsit.